Labdien, klātesošie! Vispirms gribu pateikt lielu paldies organizatoriem, ka uzaicināja piedalīties šajā konferencē. Kā klausītājs bija jau 2012. gadā, redzu, ka tā tematika ir arī sakuplojusi un kā saka, iet vai ne plašumā un dziļumā šie te Jūrmalas vēstures izpētes jautājumi. Un mana šīs dienas pieteiktā tēma ir Rīgas Jūrmalu un ilustrēto pastkaršu izdošanas sākotne Latvijā un Baltijā. Un gribu uzreiz jau tā atzīmēt, ka pirmajām ilustrētajām pastkartēm ar Jūrmalas skatiem jau ir vairāk kā 130 gadu. Iznāca pirms vairāk nekā 130 gadiem, 1893. gadā, bet mazliet vai neteiksim tādu ieskatu dot par to, kā tad, vai neteiksim, ir attīstījusies tāda savdabīga, varētu teikt, pilsētas vizītkartes, pilsētas suvenīra, kā ilustrētā pastkarte vēsture. Un līdz ar to varbūt tāds mazliet ieskats, ka vispār vai neteiksim šīs te pirmās pastkartes parādās Austru-Ungārijā 1869. gadā, bet Krievijas impērijā pirmā pastkarte ir 1872. gadā un sāk iznākt, un šeit jūs redzat šo pirmo pastkartes paraugu, un tur bija, vai neteiksim tā, noteikts, ka ir izmantojami tikai rakstīšanai, un viss tā, varētu teikt, šo te pastkaršu izdošana bija Krievijas pasta resora monopols. Bet, kā jau tas redzams, vai neteiksim, sāk jau līdz ar pirmajām pastkartēm arī izdomāt, tur, kur bija vairākas reizes vajadzēja kaut ko tiražēt, dažādus formulārus, paziņojumus, tādus, tos vai ne tad privāti personas nopirka šīs te pasta blankas un, vai neteiksim, tipogrāfijā, vai nu lika, teiksim, nodrukāt, jeb arī dažkārt arī citā veidā tika kaut kāds tas zīmējums, jeb raksts uznests šīm te pastkartēm aizmugures pusē. Priekšpuse skaitījās tā, kur bija valsts ģērbonis, rakstīts atkrita pismo, atklāta vēstule un pastmarka, un aizmugures puse skaitījās šī te baltā, kur bija paredzēta tikai tekstam. Bet teorētiski un ir pat iespējams varbūt kā praktiski jau līdz ar pirmajām tām pastkartēm varēja būt, ka uz šīm pastkartēm kaut kādā veidā tika uznest kaut kāda ilustrācija, vai tā bija zīmoga veidā, aplikācijas veidā, un līdz ar to, vai neteiksim, šī te pastkarte jau kaut kādā veidā skaitījās par ilustrēto pastkarti. Un šeit var redzēt Ziemeļvācijas pastu savienības izdoto pastkarti 1870. gads, tādā klasiskajā filokartijai veltītajā literatūrā. Šī tiek uzskatīta par pirmo ilustrēto pastkarti, kas vai ne franču vācu kara 1870. gadā, tur
kreisajā stūrī redzams ir artilērists un līdz ar to redzēt tās pastkartes, tas zīmējums savu lielumu tai ziņā, daudz ko nav lielāks par pastmarku, bet tādi ir sākumi. Līdzīgi varēja arī, kā jau es teicu, uz Krievijas impērijā izdotām pastkartēm iespiest kaut kādu zīmējumu. Šis ir ārkārtīgi, parasti arī tiek, vai neteiksim tāda, tajā klasiskajā filokartijai veltītajā literatūrā, parasti uzskata, ka pirmās bija ar vietu skatiem ilustrētās pastkartes, taču vai ne cik man arī pieredze tāda rāda pētniecības darbā, ka tomēr vairāk liecās domā, ka tās ir bijuši vai reklāmas, jeb arī apsveikumu kartītes. Un šeit var redzēt 1887. gada paraugu, tas ir uz ebreju jauno gadus, ir, vai neteiksim, Lietuvā iespiest kartiņu, bet, kā saka, viņi ir ceļojis arī pa Latvijas teritoriju, jo tas pasta ceļš gāja caur Daugavpili, un līdz ar to varam teikt, ka tā ir viena no agrīnākajām Baltijā izdotajām pastkartēm, spalvas litogrāfijā, kas varētu pagaidām ir zināms viens eksemplārs, bet tā tehnika pieļauj, ka varētu būt, vai neteiksim, krietni vairāk šo te kartiņu. Šeit, vai ne, arī viens interesants piemērs, tas jau gan ir tāds mazliet jaunāks, 1892. Gads, tur ir divas medaļas ar Blankenhāgenā portretu, Aleksandra Štīda grāmatu izdevniecības, vai neteiksim tādā reklāmā, bet mēs redzam, ka tā jau kaut kāda ilustrācija. Un šeit ir droši vien daudziem no jums zināma pastkarte, tā parādījās atklātībā sabiedrībā 1981. gadā, tolaik ievērojama kolekcionāra Ojāra cinka pastkaršu kolekcijā un visur, kur vai neteiksim toreizējā Padomjas Savienībā, tā tika uzskatīta par pirmo ilustrēto pastkarti ar dubultu skatu, kas ir 1894. gada augustā nosūtīta no Rīgas uz Pēterburgu, un tā kā Krievijas impērijā bija atļauts privātām personām izdot ilustrētās pastkartes tikai ar 1894. gada 19. oktobra rīkojumu, tad šī augustā izdotā pastkarte ir iznākusi pirms šī te rīkojuma izdošanas, un, vai neteiksim, tāda tika ilgu laiku, varētu teikt, pat 25 gadus apmēram visur, kur literatūrā, vēl pat līdz šai dienai, kas varbūt tā nekritiski izmanto filokartijai veltīto literatūru, vai neteiksim, šī tiek uzskatīta par Krievijas impērijā pirmo izdoto pastkarti 1890, datēta ar 1894. gada. Tagad tie rekordi pēdējās 10 gadēs krīt ātrāk, jo, teiksim, interneta pastkaršu aukcioni, izstādes, datubāzes, līdz ar to, vai neteiksim, bet šī te Ojāra cinka pastkarte bija, var teikt, gadsimta ceturksni, kā vecākā pastkarte. Tajā pašā laikā arī nonāca kolekcionāru un muzeju rīcībā līdzīgas pastkartes. Tur ir, vai neteiksim, Lielupes skats un Majoros ir šī te Horna viesnīca, bet tās nebija izgājušas pastu un vienkārši,
grūti bija datēt. Kā saka, atskaites punkts bija 1894. Gada šis te sūtījums, un līdz ar to pieļauj, ka šīs te pastkartes varētu būt apmēram vienā laikā izdotas. Bet būtisks vai neteiksim tāds atklājums burtiski pirms pāris gadiem interneta izsolē parādījās pastkarte ar šo te majoru Horna restorāna iekšskatu, kas ir nosūtīta uz Gerlicu 1893. Gada 15. jūlijā. Tas ir, vai neteiksim, gadu ātrāk nekā, kuras rādīja šī te iepriekšējā. Un līdz ar to šī te pastkarte rosināja mani sākt meklēt kaut kādu papildus informāciju, kas, vai neteiksim, apstiprinātu par to, kad tad īsti ir notikusi šīs te pastkartes izdošana. Interesanti ir tas, ka, vai ne, redziet uz, kā jau es teicu, priekšpusi skaitās tā, kur ir ģerbons un markas, un aizmugure ir tā, kur ir šis te uzdrukātais attēls. Tā ir, teiksim, Otomāra Grünvalda firmā iespiest šis te attēls, bet uz tā attēla ir vidū var skaidri redzēt, bet augšējos stūros arī līmes pēdas. Tā kolekcionāram interesanti skaitījās tas, ka tā ir pasta dokuments un tieši tā priekšpuse, un tur, kur bija tas attēls, kas mums interesētu, tur viņš ir uzlicis līmi un bijis ir ielīmēts kādā albumā. Un šeit ir, vai neteiksim, arī parādās, ka 1893. Gada novembrī ir, vai ne, šī te Otomāra Grünvalda firma ir reklamējis, kad ir izdotas Rīgas pastkartes, bet tagad runājot par šo te pieminēto Otomāra Grünvalda pastkarti ar majoru restorānu šo te iekšskatu. Interesanti, ka atradu ziņas Zeitung für Stadt und Land 1893. Gada 25. jūnijā ir publicēta informācija. Un es jums nocitēšu, tā ir ļoti būtiska priekš Jūrmalas, tā varētu teikt. Un ne tikai priekš Jūrmalas, bet tulkojam. Rakstāmlietu veikals Otomāra Grünvalda un ko pat tirgū ienes jaunumu, kas noteikti gūs lielu atsaucību. Pastkartes ar dažādiem Rīgas Jūrmalas skatiem, kas pievienoti arī uz vēstuļpapīra lapas, kā sveicieni no Rīgas Jūrmalas, Grīsavas Rīgāša strand. Ir pieejami šādi skati. Dubultu pludmale, dubultu akciju nams, Lielupes krastmale, Majoru pludmale un Horna viesnīcas interjeras. Tādas pastkartes un vēstuļu papīra lapas var iegādāties Jūrmalā, Grünvalda firmas filiālē Majoros, Jomas ielā numur 6, kā arī daudzos veikalos no Asariem līdz Bulduriem. Šis sludinājums arī bija pārpublicēts Die Zeitung nākošajā dienā, un faktiski tas ir aizsākums ilustrēto pastkaršu rūpniecībai Latvijā un Baltijā, arī visā Krievijas impērijā, jo Grünvalda firmas pastkartes jau izgatavotas
tirgošanai. Ja mēs iepriekš tur kādas tur redzējām, tās vai nebija dažādi, varbūt, teiksim, individuāli, ja, tās, bet šeit jau ir, vai ne, teiksim, jau speciāli priekš tirgošanai un laikraksta šajā te Zeitung für Stadt un Land norādīts, ka pastkartes var iegādāties firmas filiāliem Majoros, Jomas ielā numur 6. Tas vai ne, ka liecina, ka varēja daudzās tirgotavās jau dabūt. Jāsaka, ka Otomārs Grīnvalds jau iespieda šīs te pastkartes Rīgā, viņam bija, bet viņš nebija fotogrāfs, un šai te pamatā šiem te attēliem ir fotogrāfijas. Šeit var redzēt Rīgas sēriju. Sākumā ir šī te pirmā sērija, kas iznāca 1893. gadā, kur bija reklāmas redzēts. Pēc tam, kad 1894. gadā atļāva izdot jau šīs te privātpersonām ilustrētās, tad vairs nevarēja likt uz tās pasta blankas ģerboni, un pirmās, vai neteiksim, tā ir 1895. Gadā izdot arī Grīnvalda firmas, bet apakšā ir fotogrāfija, un fotogrāfija ir izgatavota Karla Šulca fotodarbnīcā Rīgā. Tā kā Grīnvalds izmantoja Šulca šīs te fotogrāfijas. Ir ārkārtīgi, vai neteiksim, svarīgi to mazo noķert to mazo posmiņu no likuma tā UKAS izsludināšanas 1894. Gada oktobrī, un līdz kad parādās pirmās jau kā privāta izdotās pastkartes bez, vai neteiksim, šīs te standarta blankas. Tas ir ļoti ir, vai neteiksim, atrasts, ka 1895. gadā ir šāda te parauga, jo tai 1894. gadā tur jau droši vēl pēc inerces un kāda jau tirgoja tās sagatavotās 1893. Gada pastkartes un tāda. Iespējams, ka klāt vairs jaunas nedrukāja, bet līdz ar to tai 1894. un 95. gadā vēl arī turpmākajos gados ir sastopamas šīs te sākotnējās pastkartes. Un arī, vai neteiksim, pati Karla Šulca firma izdeva šādas te pastkartes. Te var redzēt, vai ne, ka Šulcs bija fotogrāfs, viņš ar fotogrāfijām. Tās šeit ir divi ķemeru skati, kas, vai neteiksim, rāda, kā piedalījās. Un šeit, vai neteiksim, arī var redzēt, ka ir šī te pirmā 1893. Gada Grīnvalda firmas izdotā pastkarte. Tur ir nākošā sērija, augšā blakus ir 1895. Gada, un apakšā ir redzams, ka ir pamatā ir fotogrāfija. Un var redzēt, gan vai neteiksim tajā, šeit var redzēt tajā grafiskajā augšējā 1895. Gada attēlā var redzēt, kā ir noņemts tur tas viesmīlis, jeb šveicars, kas stāv, vai neteiksim, tas ir ar māksliniekam tas vienkārši, bet bieži vien to arī ar retušu varēja izdarīt. Šeit, vai neteiksim, ir redzama tā pati Grīnvalda firmas kartiņa, jau kā privāti izdots izdevums. Šeit ir tās pašas var redzēt arī pieminētie, kas tie skati bija, ir izdoti šajā izdevumā. Beigās ir uztaisīts šāds skaists suvenīru komplekts, un 1895. Gadā
gada beigās firma Šulcs izdod 4 pastkartes, un par to Rīgā ir Düne Zeitung 1895. Gada 14. oktobrī rakstīts, es tulkoju sveicieni no Rīgas. Šis nosaukums dots gaumīgām pastkartēm, kas tapuši fotoateljē Karls Šulcs. Uz tiem atrodam dažādus chromolitogrāfiskus Rīgas un pludmales skatus. Tie ir ārkārtīgi skaisti un tāpēc ir pelnījuši īpašu uzmanību. Iesakām ikvienam, kurš vēlas nosūtīt sveicienu no Rīgas saviem radiem un draugiem ārzemēs. Un te ir redzams arī apakšā ir šis te dubultu skats, kuri arī Šulca fotogrāfija izmantota. Pirmais iznāca kā gada beigās, tās ir izmantotas kā jaungada apsveikuma kartiņas, tad pašā gadā izdeva arī Šulcs Stērbatas kartiņas, un šīs te izdevniecības abas, varētu teikt, kas ir pirmās, kas ir izdevušas Jūrmalas skatus, tās ir arī turpināja vēlākos gados. Augšējā ir Otomāra Grünvalda, apakšējā ir Šulca, bet tās vairs nav izdotas viņu paši tajās tipogrāfijās, bet jau citās tipogrāfijās. Par biogrāfijām un visu to pārējo, to droši vien, kad iznāks krājums, tur varētu ir gan vai neteiksim Grünvalds, gan Šulcs bija ienācēji no Vācijas. Grünvalds bija dzimis Stralsundē. 1881. gadā viņam jau Rīgā bija grāmattirdzniecības veikals, un vai neteiksim, to darbību turpināja līdz pat savai nāvei 1906. gadā. Paldies par uzmanību!